bija mana reakcija. Čau visiem! Esiet sveicināti kārtējā Kinoblogi runā raidījumā. Šoreiz numuru 12, kurās runāsim daudz par 4. un 5. daļām. Tev bija jārāda šitā. Mūsu vecais draugs James Camerons, par kuru sen nekas nav dzirdēts, kopš viņš atgriezās no savas ekspedīcijas uz jūras dibenu. Vai atgriezās? Jā, vai tas bija viņš. Protams, ka mēs zinām, ka viņš gatavo avatāru turpinājumus, neizbēgami, bet kas tad īsti notiek ar to procesu? Nesen viņš nāca klajā paziņojumiem, kad viņam nepietiek ar avatāra triloģiju. Viņš filmēs uzreiz 2., 3. un arī 4. daļu vienlaikus, un tāpēc viņš nogojas vesels 3 scenāriju pārus, kas palīdzēs viņam tikt galā ar visu šo nenormālo darbu apjomu. Filmas tiks filmētas vienlaikus, un Jaunzēlandē cilvēki jau iepērk datorus un serverus, tāpēc, ka darbs būs ne pa jokam. Bet vai ir bijis tāds precedents, ka kāds filmē nevis 2 daļas triloģijas, bet jau veselas 3 daļas uz priekšu? Nemaz nenāja par to, kas vispār tur būs. Man liekas, ka... Un kurš Beauty and the Beast, Lion Kings un Aladins, mazā nārņa, viņš solīja zemūdens piedzīvojumus. Es gribu zināt, kuras Disney filmas viņš nosaks. Kaut kam jau jābūt. Es ceru, ka ne kaut kādu, Bambis, ne. Kāpēc varētu būt? Dumbo. Viņš Dumbo būs. Dumbo. Mātes figūra Sigourney Weaver jau nomira pirmajā daļā, tā kā Bambis jau tad bija. Jā. Un tad, kad viņš solīja zemūdens piedzīvojumus, man uzreiz, protams, pašsaprotami. Bet kas vēl? Es domāju, ka viņš izdomāja baigi lielo to pasauli un viņam ir stāsti, ko izstāstīt. Bet vai mēs tos gribam vispār redzēt? Tas būs... Džekin, tev ir tik daudz projektu, tu vari filmēt kaut kādu viņu bija... Battle Angela lieta viņam bija kā, ka 20 gadus jau kaut kāds par meiteni kiborgu. Es gribētu labāk redzēt, un tāds jau ir. Es gribu redzēt vēl, skaidrs, ka būs... vecs, tu nepaspēsi nofilmēt. Bet kā viņš pats pateica? I'm now in the avatar business. Jā. Ko? Bet galvenais, ka droši tos 3 filmu budžets būs apmēram $1 gada budžetu IKP. Tā kā... Nāksies pieslēgt skatītājs no citas galaktikas. Jaunzēlandī, labi, Jaunzēlandī. Peter Jackson brauc, James Cameron brauc. Viņam vajag pacelties uz Jaunzēlandi, ko es gribu padarīt. Kā te bija? Say hello to my little friend. Tā būtu nepieklājīga atsauce. Ja vien mēs nerunātu par filmas Scarface remake, kuru mums režisors Davids Yates, kura pēdējie darbi bija, cik? 4? Viņa Guardian of Leviosa! Harry Potteri. Pirms jūs kaut ko teiksiet, tas ir jau 2. filmas Scarface remakes, cik mēs esam erudīti, jo arī De Palmas filma bija remakes, līdz ar ko nevar īsti šo filmu vainot, kad viņi būtu apķengājuši oriģinālo, jo remakes. Šoreiz nav īsti skaidrs, kāds imigrants būs no Meksikas vai no postpadomijas vai no, kas viņiem tagad ir aktuālākā problēma. Es turpināšu ar citātu. I'm the one who knocks. Breaking Bad. Tas atkal, man liekas, ka ir jau uzsūvēts Scarface seriāls. Tagad tev jāpārstāv skatīties. Breaking Bad! Visur Breaking Bad! Jā, es esmu, bet beidz. Jā, Scarface remakes nav pirmais remakes, kurš tika izziņots un kurš ir modernizēts. Tā skaitā, piemēram, Wild Bunch, kurš jau ļoti ilgi tiek gatavots. Kas vēl runā nedaudz par labu Scarface remakam ir tas, ka viņa scenārijātors ir Davids Ayers, kurš uzfilmēja lielisko filmu End of Watch, sarakstīja lielisko filmu Training Day, un pa vidu vēl citas, kas nesliktas filmas, teiksim tā. Sliktā ziņa tāda, ka Davids Ayers ir viņš raksta scenārijus uz pasūtījumu, kad vajag, samaksāt, uzrakstīt. Viņš arī bija komandā filmē scenārijas, remakeam sarakstīja scenāriju, ko mēs tā neredzējām, un es nezinu, varbūt arī, ka labi.
Netai Krievu filmai ar Mihailu Poročenkovu, bet kaut kādai Hollywoodas versijai. Poročenkovu filmai ir scenāriju sarakstījis Poročenkovs. Pēc motīviem komando, kā viņš teica. Jo viņš nesat redzējis. Tā bija interesanta filma. Bet man liekas, ka viņi pat nemaksā neko Hollywoodā. Jā, off-topikā nenormāli labi noskatīties internetā fragments, kur viņš beigās kāvās ikru baļā ar ļaunderi, kuru sauc Igaunis. Episki. Bet zini kā, man liekas, ka režisors David Yates, viņš ir profesionāls tieši tāda liela budžeta, skaļām, lielām filmām, un tādā ziņā Scarface varbūt arī sanās ļoti profesionāli izveidot. Tur būs, kurš tēvos Tony Montanu, vai kā viņu sauks te jaunajā versijā. Jā, tas man liekas to visu tā, ka make it or break it. Christian Bale. Tom Hardy. Tom Hardy. Christians Bales. Jā, Tom Hardy. Veidojis Kupers. Populāri aktīvi. Billy Bob Thorntons, kas strādā ar Cohenam jau pie The Man Who Wasn't There. Viņš strādās kopā ar viņu atkal pie seriāla Fargo, kuru nefilmēs Coheni, bet kuru viņi ir executive producers. Respektīvi saņem naudu. Jā, tāpēc, ka viņi izdomāja to seriālu, un tāpēc, ka pēc izdomājas to stāstu personāžus, un pēc tā veidos arī tagad seriālu ar citu stāstu, bet to pašu nosaukumu? Jā, to pašu nosaukumu, tāpēc, ka franšīze, un tāpēc, ka tur it kā notiks tajā pašā pilsētā, un apmēram stils būs līdzīgs. Laba ziņas, ka Billijs Bobs piedalās, slikta ziņas, ka Coheni nerakstīs scenāriju. Labā ziņa, ka seriāli būs tikai 10 sērijas un viss. No, jā. Tas pat nebūs Ja tas miniseriāls, tas var strādāt. Kāpēc gan ne? Viņi cenšas droši vien panākt kaut ko uz Breaking Bad pazušanas brīža. Man liekas, ka ir tā kā crime scene, crime elementi, kas noteikti grib kapitalizēties uz Breaking Bad slāvas. Tikai, bet es domāju, ka, varbūt jā, bet nav jau tā, ka būtu maz crime seriāli. Jā, bet man lielākais šaubas tomēr ir tas, ka tas scenārijs, es apskatījos viņam debu lapu, tur nav baigo šedevru, tur kaut kādi Bones seriāli un... Tu neskaties Bones? Es neskatos Bones. Skatītāji tev oponēs. Kāda televīzija? Bet es domāju, ka... Kanāls FX, jā, pareizi. Come on. Kanāls FX ir... Galvenais... Kāpēc televīzijas kanāls un jā, ja Coheni pieskatīs, tad jau skatīsimies droši vien. Kam ir FX mājās? Nē, es noteikti noskatīšos. Kam ir mājās FX kanāls, tie skatīsies? Jā. Es mēģināšu, bet tu vari katru brīdi. Droši vien, ka neatpazināt un arī pareizi, tas bija Beverly Hills Cop, Mind Team. Es domāju, tas bija crazy. Nē, bet labi, ko es gribēju pateikt, to, ka mēs gandrīz ieraudzījām Beverly Hills Cop seriālu, kurā būtu bijis arī pats Edijs Mērfijs, un kurā viņa galveno lomu atveidotu teorētiskais Edija Mērfija varoņa dēls. Šo seriālu mēs neredzēsim, jo pilotsērija netika apstiprināta un nebūs tā seriāla. Bet tā darbojas līdz Hollywooda. Turpini? Jā, bet toties iespējams tomēr būs Beverly Hills Policists 4, līdz ar ko es gribēju parunāt par filmām ar cipru 4, piemēram Indiana Jones 4, Cietais rieksts 4, Terminators 4, es nezinu, vai man vajag saukt vēl piemērus. Es tev kontra-argumentu iedošu. Beverly Hills 4. Zāļas 4? Nē. Twilight 4? Beverly Hills Cop 4. Tehniski neskaitās, lai trešā daļa. Scenāriju raksta Mission Impossible 4 Džeki. Divi scenāristi. Tāpēc, ja viņam Brīvajā laikā no Mission Impossible vai 5 vai kā? Ja viņam sanāca 4. daļa Mission Impossible Ghost Protocol tik labu, varbūt viņi varēs izveidot arī Beverly Hills Cops. Man liekas, ka scenārijs nebija noteicošais, viens svarīgs faktors Mission Impossible, bet tomēr viss kaut kas cits arī. Nē, protams, ka arī svarīgs režisors. Man nav ne mazāko šaubu, kad Beverly Hills Cop 4 scenārijs nebūs nominēts uz kaut kādām Oskara balvām par screenwritingu. Viņš būs klasika action filmu scenārijs. Un es esmu redzējis pēdējās 3 Edija Mērfija filmas. Lidmašīnā nebija ko skatīties. Man viņi ir reāli žēl.
Es viņu nepazīstu. Viņam ir viena auga, bet man ir reāli Čārlis Rāba. Viņš tā... Man liekas, ka viņš es ticu, ka var atgriezties. Es ticu, ka viņš ir labs aktieris, ka viņš var joprojām telot I'm gonna kick your ass varoni. Un viņš parādīja arī, kā bija Dreamgirls, kur viņš normāli teloja. Jā, nu kā tur bija? Tu pareizi pateici. Bet... Kurš redzēs un kad tas bija vispār? Un kad bija Norbits un visi tie, nu, tie... Oskara nominētais Norbits. Lūdzu. Kaut kādiem, nu jā. Bet es joprojām domāju, ka Indija 4, kāpēc bija problēma, tāpēc, ka tur bija scenārijs Čau, Džordž Lukas. Un Die Hard 4 un visi pārējie tur bija, man liekas, ka, režija ir ļoti svarīga un Brad Bird ir ideāls režisors, kā izlies. Pēc live action, jo viņam ir Pixar karjera, kur mēs redzam, ka viņš foršs režisors. Bet scenārijs ir svarīgs, un es domāju, ka šiem džekiem ir vērts dot iespēju, un es ticu arī, ka Dejs Murfijs viņš spēs ar labu scenāriju, bez Naughty Professor, bez Norbita, bez tā, ka viņam vajadzēs apdzerties. Kad arī, ja tas būs kaut kāds Big Mama's House, tad... Bet bez pārdieršanas viņam var izdoties arī labu filmu. Nu, dosim viņam iespēju, jo tā būs pēdējā. Un atkal par 4. daļām. Kektajām. 4. 5. 5. daļa. Uzminiet kam? Jūsu iecienītākajam seriālam par Indiana Jonesu. Tad es tev varu piedot, tāpēc, ka mēs visi blocējam atmiņās ar 4. daļu. Tas ir. Harrisons Fords nesen nāca klajā paziņojumu, ka, hei, tā nemaz nebūtu slikta ideja. Protams, kad tā būtu. Tā būtu. Jā, jo, uztversim lietas pozitīvi, bet tā būtu. Nē, laba ziņa ir tāda, ka Josh Lucas it kā ir prom no scenārija rakstīšanas. Viņš jau ir off un tā. Kam pieder Indiana Jones? Lucas savos Spielbergam. Viņi droši vien producenti vienalga paldies. Jā, bet nepārdraud Disneyam, kā Star Wars tas slikti, tad viņš var atgriezties. Bet, un Harrisons Fords pateica diezgan, sakarīgu ideju par to, ka, ja ir labs stāsts, tad nav obligāti viņam jāvec no klintīm un jābrauc ar motocikliem. Viņš varbūt vienkārši novecojis arheologs / piedzīvojumu meklētājs, kas ir kā teorētiski ir labi. To viņš ir izlasījis no interneta, kad vajadzētu, ja būtu labs stāsts, tad nekādu problēmu. Vai viņš redzēja pirmās 3 daļas? Tas nav stāsts par novecojušu vai viņš ir kā tāds hauks, kurš neskatās savas filmas? Jā, viņš saka, kas tikai tā, vai šādi jūs skatāties? Viņš lēc, Indiana Jones ir tas, kas ir lēc no klinti un jāljās. Mums ir, ja tā ir drāma par vecu to arheologu Džeku, tad sauc to par citu, nevis Indiana Jones un filmē. Es mainīšu savu viedokli. Varbūt meklēsim pozitīvo. Shia LaBeouf netiek minēts nekur saistībā ar šo projektu. Viņš tagad filmēs pie Lārsa von Trīra, viņš nopietnas aktieris. Bet viņš nodēja Michael Bay un Indiana Jones. Spielberg un jā. Par 4. daļām mēs izrunājam, Indy 4, Beverly Hills Cop 4, Avatar 4, un tagad par 5. daļām. Aiziet? Jā, paldies. Kur 5. daļu mēs patiesībā gaidām? Mēs gaidām Mission Impossible 5. Tāpēc, kad 4. daļa bija laba, 3. daļa bija laba, 1. daļa bija laba. Jā. Un šīs daļas... Daudz bavožu. Jā, vismaz kaut kur viņi piegādāja. 5. daļu ir uzņēmies režisēt un iespējams arī sarakstīt, par to gan tā, ka neprecizēja, režisors Christophers McQuarries, kurš strādāja ar Tomu Cruisu arī pie viņa iepriekšējās filmas Jack Reacher, kas bija ļoti stingrs, tāds labs trillerīts, ļoti visu cieņu. Christophers McQuarries patiesībā ir zināms kā labu scenāriju autors. The Usual Suspects ir viņa scenārijs. Way of the Gun ir viņa scenārijs un režija. Un ļoti daudz filmu, kurām viņš oficiāli nav minēts kā scenārija autors, bet viņš ir bijis. Kā piemēram, viņš ir dakterējis šos scenārijus, ja tā var izteikties, kā piemēram World War Z no pēdējā un apskatīties IMDb, jūs tas pārsteigs. Lūk,
Ne, bet man liekas, ka viņš jau iekomentēja, ka viņš nerastīs scenāriju 5. daļā, ka būs šī cits Džeks. Viņš droši vien piestrādās. Drew Pearce, kurš rakstījis Iron Man 3 scenāriju, Jā. bija pieslēgts. Un viņš, visticamāk, ka režisors nevar nepievalot. Jā. Arī kā bija ar Shane'u Blacku un Drew Pearce'u Iron Man 3. Shane's Blacks ir oriģināls scenārija autors, jūtams par režisoru, protams, viņam citi pienākumi, scenārija rakstīšana pieaicināts cits cilvēks, bet, protams, kad viņš ar Drew Pearce'u sastrādājās, nevis ekranizēja viņas rakstītu scenāriju, tas vienkārši nav iespējams savādāk. Tas pats būs ar Christopheru McQuarrieju. Dēļ Mission Impossible 5 Toms Cruise atteicās filmēties jaunākajā Guy Ritchie projektā. Kā viņš saucās? Man of the Uncle. Man from Uncle. Jā, un tas nozīmē, ka filmu sāks uzņemt jau rudenī, visticamāk, lai parādītu mums viņu nākošu gadu vai nākamgad. Galvenais, lai parādītu 2015. gadā, kur ir mazu labu filmu. Jā, brīva vieta var izpalsties. Man problēma ar to, ka tas nozīmē droši vien, ka Jack Reacher 2 mēs neredzēsim. Un es ļoti gribēju, lai viņi uzfilmētu, man liekas, ka tik interesants personāžs. Un, Mission Impossible 4 ir ļoti laba filma. Es gribētu redzēt par Ethan Hawke tālāk, bet es jau redzēju 4 filmas par to. Ar Jacku Reacheru es redzēju 1 filmu. Man gribēju, Sergei, tev vajag sākt Kickstarteru. Tom Cruise filmai. Jo... Uzreiz pēc Dreada 2, kurš jums obligāti ir jāatbalsta. Tur vispār vajadzēja tikai parakstīt, kas Dreada 2. Jā, tu laiku Facebookā. Bet no otras puses man patīk arī komentārs no Toma Cruisa. Pirmkārt, kā pats Toms Cruise pieaicināja Christopheru pie darba uz Mission Impossible 5 pēc tam, kad viņam ļoti labi gāja Jack Reachers un kā viņam ir ļoti sadarbošana. Valkyra. Jā, viņš rastīja scenāriju. Bet arī tas, ka Toms Cruise iekomentēja, ka viņš visu laiku grib mainīt režisorus, lai būtu cits stils, lai būtu svaigs seriāls. Un es domāju, vai Mission Impossible jau nepārtāps par Bondu. Jo viņam arī tā kā visu laiku mainās režisori un mainās aktieri, un es domāju, ka varbūt Toms Cruise paliks kaut kā pēc 20 gadiem barāk vecs. I'm too old for this shit. Un tad viņi pamainīs varbūt Ethan Hawke citu aktieru. Tad pieslēgs Jeremy Renneru. Jā. Un es domāju, ka tiešām varbūt ar tādu pašu pieejamu, kā visu laiku citu režisors, tas varētu būt... Manuprāt, es tur neko sliktu neredzu. Jā. Bonds, Ethan Hawke, Borns, vai ne? Borns. Būs labi. Ethan Hans. Damn it! Tas arī viss šai reizei. Paldies, ka skatījāties un tiksimies nākamreiz.